Vasarā vīnogu, bet ziemā mūzikas instrumentu stīgas. Tā ir Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra jaunā festivāla ideja. To atklāja viens no pasaules izcilākajiem mūsdienu arfistiem Aleksandrs Boldačovs. Šī koncerta programma tapusi pēc Boldačova aiziešanas no Krievijas, protestējot pret tās pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tā atspoguļo nemierīgo tagadni un cerības uz gaišu nākotni, apvienojot gadsimtiem ilgu muzikālo tradīciju. Emocionāli piepildīts stāsts par skumjām, ilgošanos un mieru. Es elpoju līdzi, bet brīžiem bija tā, ka liekas, pilnīgi elpa aizturot. Fantastiski, tiešām jāsaka, es pat nezinu, cik apbrīnojami. When we play music, we have like all entire brain working all together. So this is a very huge brain activity, and the most important is just not trying to control it. It's beyond human possibilities. You cannot control it, you just can let it go. Aleksandrs spēlē arfu un komponē no 5 gadu vecuma. Viņš uzstājies pasaules prestižākajās zālēs. Viņš atzīst, ka pat nav būtisks klausītāju skaits, bet tas, kā viņi klausās. Un Sabilē auditorija bijusi brīnišķīga. Musician works more like flying bat. We listen to the music which comes back, which reflects of the walls of the people, and then we can concentrate on that and just flow. If there is too many things happening in the hall, too many noises, or people are not paying attention too much, then it's very difficult to play. So here was wonderful. I can hear myself that each note which I send, when it comes back, it was already heard. Tādu iespēju tepatās izbaudīt un emocijas, un vēl gan noteikti mājās braucot. Ļoti patīkami iesākās Ziemassvētki. Latvijā noslēdzas Aleksandra Boldačova koncerta programmas Eiropas tūre. Skaņdarbus papildināja dzeja vairākās valodās. Klausītājus pārsteidza fakts, ka šim mūzikas instrumentam 7 pedāļi. Latvijā arfa māksliniekam piemeklēta īpaši šim koncertam. Mākslinieks labprāt spēlē uz 3 zīmolu arfām, un šī ir viņa otrā mīļākā zīmola arfa. Sabiles stīgas ir jauns festivāls, kas kļūst par tradīciju, un nākamgad tas jau plānots kopā ar konkursu. Konkursu plānos jaunajiem māksliniekiem, kuri mācās mūzikas izglītības iestāžu stīgu klasēs, līdz ar to no visas Latvijas un iespējams arī ārpus Latvijas būs iespēja jauniešiem sevi apliecināt pie mums tepat Sabilē. Es domāju, jo vairāk tādu festivālu būs, varbūt, ka pavasarī būs atkal kāda ideja, un tikpat labi var katrā gada laikā būt kāds festivāls. Lai mēs mazpilsētas atdzīvojamies, lai ne tikai mēs vietējie, tuvākajā atbraucam arī tālāk, lai Rīga, Ventspils, Kuldīga brauc pie mums. Šis bija pirmais no 3 festivāla Sabiles stīgas koncertiem. Tie turpināsies 26. un 28. decembrī. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalne.